lasījums no Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas. Un tur viens vīrs bija no farizejiem, vārdā Nikodēms, jūdu virsnieks. Tas nāca pie Jēzus naktī un uz viņu sacīja: Rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar darīt tādas brīnuma zīmes, ko tu dari, ja Dievs nav ar to. Jēzus atbildēja un uz to sacīja: Patiesi, es tev saku, ja kāds nav piedzimis no augšienes, tad tas debesu valstību nevar redzēt. Nikodēms uz viņu saka: Kā cilvēks var piedzimt vecs būdams? Vai viņš atkal var ieiet savas mātes miesās un piedzimt? Un Jēzus atbildēja: Patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds nepiedzimst caur ūdeni un garu, tad tas nevar ieiet Dieva valstībā. Kas piedzimis no miesas, tas ir miesa, un kas piedzimis no gara, tas ir gars. Nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, jums būs piedzimt no augšienes. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu gan dzirdi viņa pūšanu, bet tu nezini, no kurienes viņš nāk un kur viņš iet. Tā ir ar ikvienu, kas piedzimis no gara. Nikodēms atbildēja un uz viņu sacīja: Kā tas var notikt? Jēzus atbildēja un uz to sacīja: Tu esi Izraēla mācītājs, un to tu nezini? Patiesi, patiesi, es tev saku, mēs runājam, ko zinām, un liecinām, ko esam redzējuši, un jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja jūs neticat, kad es jums saku par zemes lietām, kā jūs tad ticēsit, kad es jums sacīšu par debesu lietām? Jo neviens nav braucis uz debesīm kā vien tas, kas ir nācis no debesīm, cilvēka dēls, kas ir debesīs. Un kā Mūzes tuksnesī čūsku ir paaugstinājis, tāpat cilvēka dēlam būs tapt paaugstinātam, lai ik viens, kas tic uz viņu, netop pazudināts, bet dabū mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš savu vienpiedzimušo dēlu devis, ka visiem tiem, kas tic uz viņu, nebūs pazust, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, ka tas pasauli sodītu, bet ka pasaule caur viņu taptu pestīta. Kas tic uz viņu, tas netop sodīts, bet kas netic, tas jau ir sodīts, tāpēc, ka tas nav ticējis uz vienpiedzimušā Dieva dēla vārdu. Bet šī ir tā sodība, ka gaisma nākusi pasaulē, un cilvēki vairāk mīlēja tumsu nekā gaismu, tāpēc, ka viņu darbi bija ļauni. Jo ik viens, kas dara ļaunu, tas ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netop norāti. Bet kas dara patiesību, tas nāk pie gaismas, lai viņa darbus var redzēt, jo tie darīti Dievā. Pirmā laiku grāmata, 12. nodaļa. Un šie ir, kas pie Dāvida nāca uz Ciklagu, kad tas vēl mita svešumā Saula, Kīša dēlu dēļ, un tie bija arī dzen no varoņiem, karja palīgi, stopunesēji, akmeņu metēji ar labo un ar kreiso roku, un bultu šāvēji no stopa. Tie bija no Saula brāļiem, no Benjamīna. Tie pirmie bija Ahiezers un Joas, Šemāha bērni no Gibeas, tad Jeziēls un Pelets, Asmaveta bērni, un Baraha un Jehus no Anatotas, un Jišmaja no Gibeonas bija, jo varens starp tiem 30 un pār tiem 30, un Jeremija un Jahaziēls un Johanans un Jozabats no Gederas, Eleūzais un Jerimots un Bealija un Šemarija un Šefatija no Harufas, Elkana un Jezija un Azraēls un Joēzers un Jašobeams, Koraha dēli, un Joēls un Zabadija, Jerohāma dēli no Gedoras. No gada bērniem arī dzen Dāvidam tai pilskalnā tuksnesī pieslējās vareni karavīri, vairogu un šķēpu nesēji, no izskata kā lauvas un čakli kā stirnas pa kalniem. Pārākais bija Ezers, otrs Obadija, trešais Elijabs, ceturtais Mišmans, piektais Jeremija, sestais Atais, septītais Eliēls, astotais Johanans, devītais Elzabats, 10. Jeremija, 11. Mahbanais. Šie bija no gada bērniem, kaļa virsnieki, tie mazākie 1 par 100, tie lielākie par 1000.
Šie ir tie, kas pār Jordānu pārgāja 1. mēnesī, kad tā bija pilna līdz pašiem krastiem, un tie izdzina visus ielejas ļaudis pret austrumiem un pret rietumiem. No Benjamīna un Jūdas bērniem nāca arī dzen pie Dāvida uz pilskalnu, un Dāvids tiem izgāja pretī un atbildēja, un uz tiem sacīja: ja jūs ar miera prātu esat pie manis nākuši man palīdzēt, tad man būs viena sirds ar jums, bet ja jūs mani ar viltu gribat nodot maniem ienaidniekiem, un tomēr netaisnības pie manis nav, tad lai mūsu Dievs to redz un soda. Bet gars nāca uz Amasaju, virsnieku pār 1000, un tas sacīja: tev mēs piederam, Dāvid, un ar tevi mēs būsim, tu Isaja dēls. Miers, miers lai ir ar tevi, un miers ar taviem palīgiem, jo tavs Dievs ir tavs palīgs. Tad Dāvids tos pieņēma un tos iecēla par karja pulku virsniekiem. Un no Manases Dāvidam pieslējās, ka tas ar filistiešiem nāca pret Saulu karjot, bet šiem nepalīdzēja, jo filistiešu lielkungi pēc sava padoma to atlaida sacīdami: viņš pāries pie sava kunga Saula un mūsu galvas kritīs. Kad viņš gāja uz Ciklagu, tam no Manases pieslējās Adnahs un Jozabats un Jediaēls un Mihaēls un Jozabats un Elihus un Ciltais, virsnieki pār Manases 1000. Un tie Dāvidam palīdzēja pret amalekiešu sirjotājiem, jo tie visi bija stipri varoņi un tapa par karja virsniekiem. Un ikdienas Dāvidam pieslējās palīgi, tiekams karaspēks kļuva tik liels kā Dieva karaspēks. Un šis ir to galvu skaits, kas bija apbruņojušies uz karju un nākuši pie Dāvida uz Hebronu, ka viņam piešķirtu Saula valstību pēc tā kunga Jahves vārda. Jūdas bērnu, kas vairogus un šķēpus nesa, bija 6800 uz karju gatavi. No Simeona bērniem bija 7100 stipri karja varoņi. No Levija bērniem 4600, un Jojada, Ārona bērnu valdnieks, un ar to 3700, un Cadoks, jauns stiprs varonis, un no viņa tēva nama bija 22 virsnieki, un no Benjamīna bērniem bija Saula brāļu 3000, jo līdz tam laikam vēl viss vairums turējās pie Saula nama, un no Efraima bērniem 20 800 stipri varoņi, vīri, kam bija liela slava savu tēvu namā, un no Manases puscilds 18 000, kas ar vārdu tika noteikti, ka nāktu Dāvidu celt par ķēniņu, un no Isašara bērniem, kas bija gudri noprast, kas Izrēlam katrā laikā bija darāms, šo virsnieku bija 200, un visi viņu brāļi darīja pēc viņu vārda. No Zebulona, kas izgāja karjā apbruņoti ar visādām karja bruņām, bija 50 000, savā kārtā stāvēdami ar drošu sirdi. Un no Naftaļa bija 1000 virsnieku, un ar tiem 37 000 ar vairogiem un šķēpiem. Un no Dana bērniem uz karju gatavi 28 600, un no Ašera, kas izgāja karjā uz kauju gatavi 40 000, un no Pārjordānas, no Rūbena un Gada bērniem, un no Manases puscilds ar visādām karja bruņām 120 000. Visi šie karavīri ar drošu sirdi pēc kārtas pulkos stāvēdami nāca uz Hebronu, Dāvidu celt par ķēniņu pār visu Izraēlu, un arī visiem citiem no Izraēla bija vienāda sirds Dāvidu celt par ķēniņu. Un tie tur bija pie Dāvida 3 dienas, ēda un dzēra, jo viņu brāļi to tiem bija sataisījuši. Un kas tuvu pie tiem dzīvoja līdz Isašaram un Zebulonam un Naftalim, tie nesa maizi uz ēzeļiem un kamieļiem un zirgēzeļiem un uz vēršiem, miltu ēdienus, vīģu un rozīņu raužus, un vīnu un eļļu, un vēršus un avis lielā pulkā, jo līksmība bija Izraēlā. Caharijas grāmata, 2. nodaļa. Es atkal pacēlu savas acis un skatījos, un redzi, tur bija vīrs, un viņa rokā mēra aukla, un es sacīju, kurp iedams, un viņš sacīja uz mani, Jeruzalemi mērot,
un lūkot, kāds tās platums un kāds tās garums. Un redzi, eņģelis, kas ar mani runāja, izgāja ārā, un viens cits eņģelis tam nāca pretī. Un viņš uz to sacīja: steidzies, runā uz šo jaunekli un saki: Jeruzalemē dzīvos bez mūriem, aiz liela cilvēku un lopu pulka tās vidū. Un es, saka Jahve tas kungs, viņai būšu par degošu mūri visapkārt, un es būšu par godību viņas vidū. Vai, bēdziet jau no ziemeļu zemes, saka Jahve tas kungs, jo es esmu jūs izkaisījis 4 debesu vējos, saka Jahve tas kungs. Ak vai, Ciāna, glābies tu, kas dzīvo pie Bābeles meitas, jo tā saka tas pulku kungs Jahve Cebaots, pēc godības viņš mani sūtījis pie pagāniem, kas jūs aplaupījuši, jo kas jūs aizskar, tas aizskar viņa acu raugu. Jo redzi, es cilāšu savu roku pār tiem, tie būs par laupījumu saviem kalpiem, tā jūs samanīsit, ka tas pulku kungs Jahve Cebaots mani sūtījis. Gavilē un priecājies, Ciānas meita, jo redzi, es nāku un dzīvošu tavā vidū, saka Jahve tas kungs. Un daudz pagānu tai dienā piebiedrosies tam kungam Jahvem, un tie man būs par ļaudīm, un es dzīvošu tavā vidū, un tu samanīsi, ka tas pulku kungs Jahve Cebaots mani pie tevis sūtījis. Tad tas kungs Jahve iemantos Jūdu par savu tiesu svētā zemē un izredzēs atkal Jeruzalemi. Ciet klusu visa miesa tā kunga Jahves priekšā, jo viņš ir uzcēlies no savas svētās vietas.